Čau, mēs esam tagad afterpartijā. Jau. Šito cilvēku visi pazīst. Nu, kā ir? Kā diena galā? Kādas sajūtas? Sajūta super. Ja? Sajūta super, jo, teiksim, tāda lieta. Tāds turnīrs, tāda sacensība pirmo reizi un vajag interesanti. Jā, kā vērtē Ruben viens sniegumu šajā turnīrā? Vāji. Kāpēc? Lai ir izcīnīta ir uzvara, bet periods zaudēts ar 1-4 pēdējais. Tas attieksmi tīru. Es saku, ja līdzīgāks rezultāts būtu līdz tam brīdim, tad, teiksim, pēc otrā perioda būtu +2 tikai, tad būtu pa kāju. Jā, pēc tam tad nodēļ struši kritīgi, ja? Īstenībā nē, struši nenodēļ, jo tas ir, lezīra turnīrs, bet uzvar ir un labāk nesmuku uzvar nekā smuku zāģis. Jā, skaidrs. Kā tev liekas, šis turnīrs ilgspējīgs būs? Tāds, sadraudzības turnīrs? Tas atkarīgs no tā, kāda ir tiem dalībniekiem tāda draudzēties vēlme. Man jau liekas, ka viņam jābūt ilgtspējīgam, ilgdzīvotājam, jo, protams, tas atkarīgs, cik ilgi būs vispār tās divas frontes. Ja viņas paliek pa vienu frontu, varbūt nākotnē, tad tur nekas nesanāk. Es domāju, ka jā, tā ideja pat par sevi dot apsveicam. Arī līdzjutēji diezgan daudz bija pa īstam. Tas ir viens, ka bija līdzjutēji, otrs bija tas, ka bija jauniešu komandas 3, un viņi jau tie puikas jau skatās. Viņiem tas ir interesanti, tas ir turnīrs, un viņi cīnās. Tas tikai dod viņiem papildus stimumu vairāk trenēties un uzlabot savas lietas. Viņi redz, uz ko viņi arī iet, teiksim, tos lielākas komandas. Skaidrs. Sezonas sākumā Ruben viens komanda diezgan labi paņēma starta sākumu. Tagad čempiju kā tā nedaudz vairs neiet. Kas tur ir, kā tev šķiet? Teiksim tā, mēs paņēmām punktus uz tām komandām, kur mums bija jāpaņem. Vienīgais, kur mēs nepaņēmām, ir Valmiera. Tas, kur vēl mēs nepaņēmām, par ko es pats jūtos vainīgs uz ādažiem. Tie jāņem. Pārējās spēles ir vinnēts. Par ādažiem tur ir tā, ka es pats klāt nebiju. Tas arī, es domāju, viens arī, es nesaku, es tur beigais motors es komandā, bet arī tāpat, es domāju, būtu bijis labāk, ja es būtu bijis, bet es nebiju. Kopumā ir galīgi labi, es uzskatu, jo, protams, viens ir tas, ka tas līmenis ir zemāks pirmā līgā šogad nekā pagājušajā līgā. Kā tev šķiet tomēr, ja? Līmenis ir zemāks, jo ir ļoti daudz otrās līgas komandas, kas iznākuši uz augšu. Līdz ar to, tas tops ir, tur CS Valmiera, kas ir spēcīgs pirmās līgas komandas. Tur apakšā ir atnākušas kaut kādas komandas, kas tikko otrās līgas. Tas līmenis kritēs, un 2 ir aizgājuši prom, teiksim, Granula un Tals. Tie visi līmeni. Skaidrs. Es jau jūtu, ka tev muti savs, tad ir jāpaņem pauzīt nelielu, ne? Labi.